Specifika strēlniekiem ir komplicēto sajūtu gūzma, kura var uzmākties biežāk un izteiktāk kā līdz šim. Tas var izpausties kā garstāvokļa maiņas, gan lēmuma pieņemšanas grūtības, gan pretrunīgas iekšējās sajūtas, pārliecību, vēlmju, principu, uzskatu, sadursmes. Par to nav vērts īpaši satraukties, ir vienkārši jāpieņem un jāieklausās šajos dialogos sevī, ja iespējams jāņem palīgām dažādi instrumenti, informācija, grāmatas, podkasti, un jāskatās, kura informācija rezonē. Var notikt pārsteigums un pamainīties uzskati, principi, vērtības, vai krustoties un veidot jaunas, vai radīt sevī jaunus pieņemšanas apvāršņu spēkus, kas līdz šim nebija pat iedomājami. Un šeit nav nepieciešams par to satraukties, baidīties, vai vēl jo mazāk domāt, ka kaut kas nav kārtībā. Viss piedien transformācijām, piedien attīstībai un sevis izpētei, kas arī šo te mēnesi apzīmē ieiešana sevī, sevis izpētē, izzināšanā, sakārtošana sevī, daudz ko pa plauktiņiem, papildus informācijas apgūšana un pielāgošana to sev un ieintegrēšana priekš sevis tā, kā tas izkārtojas un ir nepieciešams. Tāpat laikā fiziskā pasaule neapstājas un aktuāli arī finanšu jautājumi, kas var likt sevi manīt caur baiļu prizmu. Un tad, jāņem vērā, ka tas arī piedien pie transformācijām. Lai arī šis aspekts ir spēkā arī daudzām citām zīmēm, tad šeit tas izspēlēs biežākus un kādus bailīgākus momentus, kur tad ir jāsaprot, kā tas ir pārbaudījums un izaugsmes potenciāls, kur tad, šo te spējot momentu baiļu izstrādāt, ir iespēja sev iedot jaunu līmeni gan izpratnē, gan pieņemšanā, gan kapacitātē, gan iespējas redzēšanā, gan enerģijas izmantošanā, gan savā dzīvē jaunas finanšu plūsmas atvēršanā. Protams, ka tas nenozīmē, ka tas notiks nekavējoties un lielā apmērā, taču tuvāko gadu, dažiem mēnešu laikā jau būs jūtamas šīs te izmaiņas lielākā vai mazākā mērā. Viss tiks izmērāms no pašu darba ar sevi. Tamdēļ tas ir īpaši būtiski, un tas tiek uzsvērts, kā cik jūs strādāsiet ar sevi, cik jūs ļausieties transformācijām, cik jūs mācīsieties, attīstīsieties, cik jūs pārvarēsiet, transformēsiet, tik arī jūs tam saņemsiet finansiāli atpakaļ. Tā būs kā tāda mēraukla, ko tad pats arī katrs varēs izmērīt. Šeit būs uzreiz jautājums, ja es izdaru nepietiekoši, ja es nesaprotu, ja es palaižu garām. Šeit ir instrumenti, kā individuālās konsultācijas, kur ir iespēja noskaidrot katram, ko viņš vēlas uzzināt un kā vislabāk izmantot šos te potenciālu. Tāpat laikā būs arī mazi pārsteigumi, arī finansu jomā, brīžos, kad šie te mazie šķēršļi tiek pārvarēti, saņemsiet to kā apliecinājumu par ceļu virzību. Ja kādam šķiet, kad tas nenotiek, ir aizvien sliktāk un nav to te apliecinājumu un diez vai, tad
atcerieties, ka tās ir bailes, ko jūs vēl neesat iejājuši, savaldījuši, pārvarējuši, iemācījušies pāriet pāri un ieraudzīt būtisko. Nozīmē nevis visu jūsu enerģiju aiziet bailēs un šajā reproducēšanā uz nēsošu realitāti un vēl nenonākušu sevi nākotnes notikumos, bet gan jēgpilnā skatījumā, darbībā, kustībā, apzinātībā un risinājumu meklēšanā, kas reāli nodara, palīdz un izved ārā no šiem stāvokļiem. Ēks jums radīsies ar katru reizi aizvien lielāks, tāpat laikā jāatcerās, ka fiziskais ķermenis prasa savu. Un katru lielāku jaudu, lielāku paplašināšanos ne tikai jums, arī citās zīmēs esošiem šis te ir būtiski. Jums īpaši, ja mēdzat to dažreiz aizmirst. Tā ir atslēga jums, jūsu zemes dievē šeit, jūsu fiziskais ķermenis ieguldījums tajā, holistisks ieguldījums, fitoterapija, ekoloģija, ilgtspējība, jauda, kas nāk no augstākas kvalitātes, ko jūsu fiziskais ķermenis pieprasa. Un visos tā apjomos un no visām prizmām, vai tā ir kvalitatīva pārtika, kvalitatīva maltīte, kvalitatīvi pārtikas papildinātāji, laiks, kur un kā jūs pavadat, miegs, gaiss, apģērbs un citi līdzekļi, nepieciešamības, ar ko ikdienā saskarās jūsu fiziskais, mentālais ķermenis.